Čau visiem! Laimīgi jauno gadu! Atcerieties, es pagājušajā stāstīju, ka viss pietiek, nebūs nekādas 8-bitu konsoles vairāk. Es meloju. Vienkārši netīšām uzskrēju virsū. Es rakāju uz AliExpressi un pētīju svarīgākās lietas, kas tur ir, piemēram, šie gumijas imitācijas kebabi. Viņiem tev ir uzmanīgi jāizvēlās, jābūt diezgan precīzai tai tekstūrai, jāatbilst krāsām. Viņiem ir nepieciešama, lai viņš ir pēc iespējas kvalitatīvāks, jo tev nedrīkst būt vienalga. Tu nevari būt paviršs pret saviem gumijas kebabiem un arī gumijas zobenēm. Un tajā laikā, kamēr es veicu analīzi izpēti un, lai neiegrābtos, nenopirkt nepareizi šo gumijas kebabu, es ieraudzīju vēl vienu vērķi. 8-bit cartridge converter for NES 72 pins NES SFC game, blablabla. Viss kaut kas tā viņš apmēram saucās. Ir konkrēts iemesls, kādēļ man uzreiz šī iekārta ieinteresēja, bet par to es pastāstīšu nedaudz vēlāk. No sākuma viņu vajadzēja saņemt. Tas ir tāds konvertieris, kas ļauj Super Nintendo vai Super Famicom iekārtā iespraust šādu kartridžu. Tu iespraudi. Un šeit var spraust Nintendo Entertainment System spēles. Bet ir viena maza problēma. Varbūt izklausīsies nedaudz dīvaini, bet man pašam personīgi nekad nav bijusi neviena tā pelēkā Nintendo sistēmas spēle. Nekad nav bijis neviens kartridžs. Mums bija tie dzeltenie kartridži, bet civilizētajā pasaulē, atskaitot Japānu, bija tādi pelēki gareni. Eiropā un Amerikā bija paredzēts tādus. Tie bija Nintendo Entertainment System kartridži, un mēs spēlējām, tie saucās Famicom kartridži. Lūk, man viss ir par un ap Famicom kartridžiem. Man nav ne konsoles Nintendo Entertainment System, jeb NES. Man nav arī tādu kartridžu. Un ko tagad darīt? Čau, PPK, klausies, man tu bišķi problēma. Ko es darītu bez PPK? Tarā! Redz, ko nozīmē, ka tev ir draugi, kas vienmēr ir gatavi palīdzēt. Piedāvājam nevis šādi tādi kartridži, bet Super Spy Hunter, mazā nāriņa, Top Guns, Road Blasters, labi, šo es nezinu, DuckTales, Operation Wolf un Double Dragons. Tātad visnotaļ cienījama kolekcija. Par cik? Es nezinu, kā mans jauniegūtais dzelzs strādā. Es ņemšu Operation Wolf, jo, ja kaut kas Ķīnā ir uztaisīts nepareizi, un šis aiziet zilos uguņos, es tiešām ceru, ka tā nenotiks. Tad Operation Wolf ir tā spēle, kur es labprāt kompensētu savam biedram, jo, ka man nepatīk Operation Wolf. Jebkuram normālam cilvēkam rastos jautājums. Skaties, šī te ir 16-bitu arhitektūra. Šis ir jaunāka, modernāka konsole par to, kādā spraužās šie kartridži. Jautājums, kā var panākt, ka šī konsole saprot šī te kartridža programmatūru iekšā esošo? Lūk, ir šis adapterītis, un tu domātu, mēs iespraužam viņu, un viņš kaut kā konvertē visas instrukcijas un blablabla. Pirmkārt, es baigi šaubos, ka viņš to dara. Un man iešavās prātā tāda riktīgi interesanta doma. Es no sākuma nesapratu, kā viņš to panāk, līdz es ieraudzīju, un tāpēc es arī gribēju viņu nopirkt. Šis te adapteris, viņš visdrīzāk neko vispār nekonvertēs. Skaties, viņam malā ir štepsels ar uzrakstu AV out, un līdz viņam nāk kabelītis. Labi.
austiņu štepselīts, jeb 3,5 mm kaut kā tā viņš saucās. Es tā arī nekad neesmu iemācījies, kā viņš saucās. Un šo spraužam televizorā. Tātad adapteris, operācijas zirgs, nē vilks, no paša Nintendo video vadu raujam ārā, AV1, Double Dragons arī nerāda. Kāpēc nekas nenotiek? Tur bija rakstīts priekš Super Famicoma. Kurā virzienā kartiņš jāsprauž, varbūt otrādi? Es neesmu baigs saskābis. Nav pārāk bieži, ka es dabūnu kaut ko beigtu no AliExpress, un šī nebija tā dārgākā mantiņa. Kad, forši nav, bet, es uzrakstīju tam čalim, kurš viņu tirgoja, es saku, klausies, beigtu pārdevu. Es saku, moška, es atdodu atpakaļ, un tu man skaiti naudiņas. Un viņš saka, moška, nē. Es saku, labi, tad nē. Un te man nedaudz jāpastāsta. Es iespraudu to kartiģu, es redzēju, ka tā spēle neiet. Es attaisīju to kartiģu vaļā, un ar oscilogrāfu paskatījos, kur kāda signāla staigā, un es neredzēju neko. Nestaigā gar kristālu, nestaigā video signāls, un es pasūtīju tos kristāliņus pēc tiem megahertziem, kas ir vajadzīgi, un ir pagājis mēnesis, kopš jūs redzējāt to te gabaliņu tikko. Es biju tik pārliecināts, ka šis 21, 4, 7, 7, 2, 7 kristāls ir čupā, jo parasti viņas saplīst, nokrīt un tā tālāk. Rekur kreisajā pusē var redzēt kreisajā augšējā stūrī. Frekvents 2,1, blablabla, tirinās un rekur normāls sinusoīdi. Kas nozīmē, ka kristāli viss ir kārtībā. Un pretēji tam, ko ChatGPT saka, ja tev ir reiz 10 tausts, tad ieliec rekur kanāla menu probi reiz 10, taustam, to jūtīgumu. Un viss kārtībā, nevajag tur nekādas rezistors karināt, var izmērīt tāpatās. Bet man jau tas neko nepalīdz. Kāpēc tas video signāls pēkšņi kaut ko rāda un raustās? Kas ir pamainījies? Kāpēc tagad ir tā? Labi, pieslēgšu pie televizora. Paklausies, bet tur ir... Es dzirdu spēles mūziku. Vai tu esi kādreiz redzējis šādu kabeli? Viņš saucās kompozīts. Dzeltens video, sarkans viens no audio, kreisais vai labais, un balts otrs audio. Stereo. Un skatāmies. Lūk, video spraudnis. Pieliekam šeit klāt un skatāmies, kur viņš pīkstinās. Šeit. Šī te kājiņa. Tātad mēs saprotam, ka šī kājiņa ir video. Es jau uzreiz noskaidroju, ka šī kājiņa ir zeme. Šī kājiņa ir viens audio un šī kājiņa ir otrs audio. Un kas notiek, ja es saīsinu video ar vienu no audio? Paklau pīkst. Ir visādas lietas, ko jebkurš normāls cilvēks padomātu, bet mana pirmā reakcija. Kāpēc, lai ķīnieši saīsinātu video ar vienu no audio? Bet es jau neesmu nekāds elektronikas gigants, un es pie sevis domāju, labi, es saprastu saīsināt divus audio, zinu, lai viņš dublēs, jo tās ir mono iekārtas, lai skan uz abas puses tumbām, lai televizors viss caurskan, nodublēsim, bet kāpēc saīsināt video ar skaņu un ne otru skaņu? ChatGPT prasu, kā tas var būt, ka Famicomam ir saīsināts viens audio kanāls ar video? Šis met ārā klasiska schēma, tas ir tāds, lētais ķīniešu pigors, viņš nestrādā. Vienalga, ko es mēģinu, nekāda viņš nestrādā. Bet es nezinu, kurš kartiņš strādā, kurš kartiņš nestrādā. Ņēmu osciloskopu, lieku pie kristāla, nekāda signāla, nekas nenotiek. Ņēmu pie video signāla osciloskopu, nekas nenotiek. Pēc tam es tikai pamanīju, ka es taču visu laiku izņemu no kastītes random taustu, nejauši izvēlētu, to probi. Un man viena ir ieslēgta reiz 10 režīmā un viena parastajā. Un parastajā vieninieka režīmā nerāda, ka kristāls ir beigts. Ko es izdaru? Par cik sistēma nestrādā un es schēmu nesaprotu, es
Es pasūtu kristālus. Kristāli atnāca fantastiski ātri, kaut kādā pusotrā nedēļā. Forši. Varēšu tagad nomainīt kristālus. Un tagad es domāju, pārbaudīšu priekš šī video, vēlreiz nočekošu to kristālu un parādīšu jums, ka viņš neiet un nomainīšu. Atkal paņem random probi, kas ir reiz 10. Strādā kristāls. Brīnišķīgi. Kristāls strādā, tikai kaut kas cits ir čupā beigts. Un tad jūs redzējāt kādu brīdi atpakaļ, ka es pamanīju, ka skaņa ir. Tātad tur kaut kādas dzīvības pazīmes ir. Tātad es esmu notrāpījis vienu kartiģu, kas točni strādā, un skaņa ir. Tātad problēma ir ar attēlu. Kāpēc problēma ir ar attēlu? Tāpēc, ka šitie murmuļi ir noteikti saplēsuši kabeli. Pilnīgi noteikti kabels, jo viņš dūca, jūs dzirdējāt, un viņš čupā. Tātad, ja šis te ir skaņa, un šis te ir skaņa, tātad šis ir video, vai ne? Es domāju, lielākā daļa no jums jau saprata, kur ir problēma. Skaties. Ņemam multimetru, liekam pie video, otru taustu, liekam pie video, dzeltenā štepseļa, nepīkst, liekam pie baltā štepseļa, nepīkst, liekam pie sarkanā. Cik debili tas ir? Es AliExpress džekam uzrakstīju, ka iekārta nestrādā. Es pasūtīju kristālus. Es pasūtīju kartridžu konvertieri, nes uz Famicom, kas nav problēma, viss kārtībā, tāds man noderēs. Es esmu mentās reizes viss izjaucis, man šis galds izskatās šāds, man tas galds izskatās tāds. Es esmu pīkstinājis kristālus, esmu norakstījis iekārtu, esmu uzrakstījis Discordā draugiem, ka dead on arrival un žēl, ka nebūs apskata. Tikai tāpēc, ka neaptēstie kretīni no Āzijas valstīm neatšķir krāsas. Tātad, ja jums ir šāda iekārta, droši spraudiet sarkano vadu dzeltenajā caurumā video, balto vadu varat spraust vienalga, kur, un dzelteno video vadu varat spraust droši sarkanajā caurumā. Problēma ir tajā, ka visi šie pelēkie kartiģi nav manējie. Man čoms aizdeva, redzēja, pakaļbraucu. Tāpēc speciāli priekš šī pasākuma es nopirku šādu. Tas ir tāda tā kā pāreja. Šitas gals spraužās Nintendo Entertainment sistēmā, kuras man nav. Un šitajā galā spraužās parastie šie te Famicom kartiģi. Dzeltenie, šis ir sarkans, nav svarīgi. Un skaties, tagad es varēšu spēlēt Famicoma Ninju uz Super Famicoma. Viņi ir konkrēti uzrakstījuši. Back, aizmugure. Es atskrūvēju vaļā, šeit bija skrūvīts, izplēs caurums, atskrūvēju vaļā, lai saprastu, ka tur nav pilnīgi nekāda komponenta iekšā. Šī ir priekša, šī ir aizmugure. Re, kur ir back. Spraužam kartridžu. Šādi. Un tagad, ja tu gribi, lai viss strādā, konsolē spraud pilnīgi visu otrādi. Šodien kaut kā iekšēji miers tāds ir, tāds sakārtotība un harmonija. Bet, ja vajadzētu sūtīt cilvēku spridzināt tiltu, es pieteiktos. Tu saproti, te ir rakstīts Connect with NES konsoli, un šī ir aizmugure. Un jā, ir tie Nintendo Entertainment System, tie pelēkie NESi, kuri viņus sauc par frontloaderiem. Tā kā vidikam attaisās priekša un kartriģis iespraužās iekšā. Patiesībā šis pelēkais kartriģis. Bet viņam iekšā, pašā kompī, ir tāda ligzda, tāds savienojums, kas savienojas iespraužas kartriģis, tad viņš aiziet uz leju, es rekur ielikšu bildi, un tad viņš aiziet uz plati. Irmais, ja tu spraudži šitā, te ir plate, te ir šitas štruns, te ir tā pārēja, un viņš šādi iespraužās. Tātad viņš ir ar aizmuguri. Un galvenais, ka, bet tu taču zināji, ka viņiem tie kartiģi, tur tas tur. Bet vai tā viņiem nebija mazie nesi? Kaut kādi nesi GR vai AV nesi Amerikā taču bija. Un tur taču tu spraudi pareizi to. Kvalitāte, starp citu, nav briesmīga. Viņam ir kaut kādas bišķiņ vertikāls svītras, viņš nedaudz dūts, bet viņš ir pietiekoši ass. Arī ātrums liekas diezgan normāls.
Ja man bērnībā būtu šitāda te konsole, konsole, kas rādītu šādā kvalitātē, es būtu pilnīgi apmierināts. Man liekas, labāk pat par šiem te žilitoniem un tā, vienīgi tāds svītras te kaut kādas malās ir. Iemesls visam šim pasākumam. Nav jau tā, ka man pietrūkt risinājumu, kā spēlēt Famicom spēles. Nevajag man pārēji vienkārši, lai spēlētu uz Super Famicom, es netaisos konsoles mest ārā, man viņas ir kaudzēm. Jautājums ir bišķiņ cits. Kādā veidā šis Super Nintendo spēlē Nintendo spēles? Tehniski viņiem nav nekā kopēja, un tas nav tā kā šodien, kad iepriekšējie datori bija vājāki un nākošie modernāki, viņiem atšķirās arhitektūra, vispār principā, viss princips, kā viņi strādā, atšķirās. Cik ļoti šim adapterim, ja viņam ir sava video izeja, vispār vajag šo konsoli? Normāli cilvēki lieto fluksi, man ir slinkums. Var taču paskrāpēt un pakasīt, un tad pielips, es zinu. Un kas viņš par augstu ir, vajag? Ejam notestēt. Tātad super žilitonu vairs nevajag. Ultra cool adapters ar jauno vadu spraužam viņu USB. Šitas gan bija īstenībā diezgan ātri un vienkārši. Tikko redzēju, nestrādā mans risinājums. Viņš kaut ko tur neglīti un nesmuki. Tas, kas man ienāca prātā, ir, ka uz šīs te Famicom konsoles, Super Famicoma, viņam ir reset poga. Un tā reset poga, tas adapters strādā. Un viņam tā specifika, ka viņam jābūt uz reset kājiņas 5 voltiem, lai viņš saprot, ka tas resets ir atlaists. Tā kā nav nospiests. Es paņēmu 10 kilo rezistoru, tāpēc, ka vienkārši es pakonsultējos ar čatu, vai es drīkst laist pat taisnu 5 volts. Viņš teica, ka nē. Par cik man vienkārši pašam šis ir baigi interesanti. Es īstenībā tāpēc viņu nopirku, lai saprastu, kas viņš ir, cik daudz viņš var un cik daudz viņš dara pats. Es neuztaisīšu viņam korpusiņu ar slēdzīšiem, es neuztaisīšu normāli to resetu, es neuztaisīšu, kur viņam normāli barošanu pieslēgt, tāpēc, ka man nav nekādas intereses viņu sacūkot. Un tāpēc tagad, skaties, viņš ir pilnīgs ķepļaps, viņam tas resets uzreiz ir saīsināts. Ir problēma, ja viņam kaut kas sagļučī, kaut kas tur nav kontakts vai kaut kas, viņš nevar pārstartēties. Es nevaru viņu pārstartēt, man vienīgais barošana izraut. Redzēt, cik ilgi viņš vēl strādā, tāpēc, ka tajā baroklī ir kondensatori. Un tagad skaties, es zinu, nestrādā. Kaut kur atkal kaut kāds kontakts nav. Bet šis vēl vispār neko neatrisina. Kā redzēji, es nevaru viņu vadīt. Ir taču jābūt kaut kādai iespēja pulti pieslēgt. Bišķiņ sāk likties, ka pietiek. Jūpis rāvis, kaut kāds murgs. Ir kaut kāds brīdis, kad liekas, ka pamēģināts ir viss. Mākslīgais intelekts sāk iet sviestā un piedāvāt visādus atkal risinājumus, kur platas ir sadegušas. Skaidrs, ka kaut kā var. Es varu panākt, ka viena poga dara pilnīgi visu, bet pareizes tos pulksteņus un pareizus... Pulkstens ir šeit iekšā, pulksteni var taisīt šis, pulksteni taisīs nes, un pulkstenis ir iekšā šajā te pultī. Kuru pareizo pulksteni, kurā brīdī vajag? Nē, pietiek. Morāli, vai šis adapters strādā? Viņš strādā. Vai viņu var palaist pilnībā bez tās Super Nintendo? Jā, viņu var. Vai viņam vajag to Super Nintendo? Var iztikt, ja tu esi baigais inženieris. Es sapratu, ka atrast risinājumu, kā piedarbināt tās pultis, ir pārāk komplicēti. Man tas prasa pārāk daudz laika un pārāk daudz izpētes. Tehniski tajā adapterī iekšā ir parasto NES pulšu saprašana. Praktiski, lai atrastu tam čipiņam, kura kājiņa par to ir atbildīga, un tev ir jāatrod 5 kājiņas, labi zeme un spriegums ir štruns, tev ir jāatrod 3 tādas kājas – data, lečs un kloks. Un tur problēma tāda, ka par cik tas nav čips, bet tas piliens,
Tās kājas var būt jebkur, un kas viņām tur pa vidu vēlns viņa zina. Un pats sliktākais ir tas, ka, lai viņām nečakarētu tā iebūvētā funkcionalitāte, man tā iebūvētā funkcionalitāte ir jāpārgriež un jāatslēdz. Es negribu sačakarēt to štruntu tā, kā es viņu vairs nevaru lietot. Parasti tā no kastes, pavisam primitīvi, vai tas adapters var strādāt viens pats? Nē. Bet vai uz tās plates ir visas lietas, detaļas un programmatūra, lai uzbūvētu Famiklonu? Jā, pilnīgi noteikti. Tur viss ir, bet jāpaburās. Es plēst negribu, es šeit arī beidzu. Čau visiem!